Klimata pārmaiņas lauksaimniekiem ziemas periodā liek uztraukties, jo janvārī, kad augiem būtu jābūt zem sniega sagas, lai tie pārziemotu, šogad tā nebūtu nebija. Temperatūra bija virs 0 grādu atzīmes, kas nozīmē, ka augi jau sāka dzīt pumpurus un tērēt barības vielas, līdz pēkšņi uznāca sals. Mēs varam visu izdarīt pēc labākās sirdsapziņas, bet 70% ir tomēr augstāku spēku ziņā, kuri tomēr izdara mūsu vietā daudz. Ja tev ir sausums vai tev ir pārmērīgs mitrums vai pārmērīgs sals, tas mūs ietekmē un mēs esam bezspēcīgi šajā ziņā. Šis kailsels noteikti rādīs kaut kādus savus koriģējumus lauksaimniekiem. Noteikti jāgaida tagad, kad augi ritīgi atgūsies, un tā jau tikai varēs saprast. Bet vairāk es domāju, ka tas iespaidos tieši kaut kādas rapšu laukus. Jā. Ziemas kviešiem es domāju, ka nevajadzētu būt tādām problēmām. Risinājumu šai situācijā ir visai maz. Viss ir dabas rokās, kas pēdējo gadu laikā lauksaimniekus mēdz pārsteigt nesagatavotus. Grūti tādām lietām sagatavoties. Lielāka pārbaudījuma ir šis pavasars, kad ir šis siltā diena un augstās naktis. Mums tagad mūsu reģionā ir izteikti tas, ka pa dienu saule spīd ļoti uzsils, pa nakti noslīd līdz -8, -10 grādiem, kas izcilā zeme plēš saknes augiem. Tas ir liels pārbaudījums, tas pavasars. Lauksaimnieks strādā, es domāju, katrs izvēlās savu kaut kādu recepti, vai ne, kā to visu darīt, un kopā ar agronomiem jau tad arī izvēlās. Bet izskatās, jā, kad sējas termiņi vismaz pagaidām pārbīdījušies uz rudens pusi vairāk pa kādām 2 nedēļām. Šobrīd vēl grūti spriest, kā laikapstākļu svārstības ietekmēs ražu, taču lauksaimnieki teica, ka lielākais izaicinājums vēl tikai priekšā. Mēs šobrīd jau visi lauksaimnieki attīstāmies un sējam šķirnes, kas ir ražīgākas, bet viņām atkal ir pretī tāda nianses, kā viņas ir ieņēmīgākas pret slimībām un nav tik ziemcietīgas. Es ceru, ka viss būs labi, jo nebija liels vējš, bija tikai sals. Laukus ir iespējams apdrošināt un saņemt daļēju valsts atbalstu, ja daba ietekmējusi augu attīstību, taču apdrošinātāji nevienmēr ir atsaucīgi brīdī, kad palīdzība patiešām nepieciešama. Jā, to arī kāds saimnieks izvēlās, vai tos laukus apdrošināt vai nē. Bet pēc tam ir grūti ar tām apdrošināšanas kompānijām. Tas jau atkal ir tas otrs jautājums, kā apdrošināšanas kompānija izvērtē to lauka stāvokli pēc kaut kādiem tādām klimatiskajām kataklizmām. Pēdējie 3 gadi lauksaimniekiem bijuši izaicinoši ne tikai ražas, bet arī pasaules politiskās situācijas dēļ, kas rada ietekmi arī uz cenu līmeni. Nīceta Anna Stariņa, Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.